Sveiks, Viestur! Sveiki! Nu, kā tu jūties pirms 50 gadu jubilejas? Mēs jau procesā esam. Mēs jau sākam to jubileju laicīgi svinēt jau februāra mēnesī pakāpeniski ar atmiņas ikšanas steigtām tā tālāk. Nu, ir ko atcerēties. Ir ko atcerēties, jā, Viestur. Tiešām ir ko atcerēties. Tā. Ļoti daudz, jo vienam jau ir grūti, tāpēc, ja mēs esam iegājuši tajā fāzē, kad katrs pat fiksīgi kaut ko atcerās, bet to, ko es pirmajā mirklī nevaru atcerēties. Bet tas pats galvenais ir to, kad es pa visam šiem 50 gadiem mēs visu laiku bijis kopā ar jauniem cilvēkiem. Es saku, esat tāds vampīrs, uzsūc jaunības. 70. gados, 80. gados, un tālāk. Un tad, kad mēs svinējām tagad 45 gadu atpakaļ, bija tā nelaimīgā pandēmija. Jā. Pārējām to, bet mēs taisījām tiešais. Jā. Internetā un tā tālāk. Un tad es visus tos materiālus par Rēnu Zirksnim iedevu tādai režisorīgai Gitai Agapavai. Un viņa savā tādā skatījumā arī to pasākumu uztaisīja. Arī savā tādā pilnībā rakursā man svarīgi, kā uz tiem daudziem gadiem paskatās tas šodienas cilvēks. Nevis mēs ir kaut 50 gadu atpakaļ, vai 40 gadu atpakaļ, vai ko, bet tieši kā uz tos kā šodienas cilvēki. Un šī izstāde arī tieši tāds gadījums, kad es pilnīgi galīgi visus savus materiālus iedevu Maijai, izstādes autorē, un viņi kopā ar dizaineru Aivaru Mami paņēma to un paskatījās tādā savā tādā ļoti interesantā, nepieredzētā formā. Tādā pirmā mirklī jau liekas, ka tā izstādē it kā nekā nav, bet, ja tur iedziļinās, tad ir uzskāt, man patīk, tas ir jauns cilvēks, jauns skatījums, jauns rakurs uz to, kas mums ir bijis, jo pa 50 gadiem ir ko atcerēties. Un tas ir īstenībā atkal tavs nopelns, nosacīt tā kolektīvs uz Ventas Zirgs, ka tas ceļrūlis iet tālāk un viņš tiem jauniem to informāciju nodod. Un tas ir tas, kas man priecē, un tas jau arī Diskonaktīvi ir atcerīgs. Ko gan es gribu pateikt, kad svarīgi tas, ka tiek saglabāt tā dzirgs. Jā. Tā dzirgs, jā. Tā dzirgs vispār. Tā nav Venta. Jā, bet tā dzirgs. Tā ir Ventas dzirgs. Tas būtiskākais. Un vispār jau arī pa visiem šiem 50 gadiem, jo tas mūsu galvenais moto ir bijis, man jau patīk šī kolektīva dziesma par sapumpuroto garu. Vienalga, vai tev apkārt draugu pulks. Vai zvēru bars. Galvenais. Pašā uzplauk sapumpurot dzers un vienalga kādos apstākļos. 80, 70 un tā tālāk. Galvenais visā tajās situācijās saglabāt to garīgo vērtību. Lai tās materiālās padarīšanas, visās tehniskās un tam līdzīgi. Mainās, nāk un iet. Tie ir līdzekļi, ar kuriem realizēt šo garīgo vēstījumu. Viestur, tas tev ir izdevies, te 50, ne tikai tev, tavam kolektīvam, bet protams, tu esi šī kolektīva dvēsele un tā pirmā dzirkstele, kas to virzuli bīda. Paldies tev! Un tiksimies tad 50 gadu jubilejā. Jā. Un 50 gadu jau ir tikai sākums, vai ne? Dievs vai. Labi, iesim un skatīsimies un redzēsim, vai ne? Paldies, Viestur! Viena alga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru vārds.